Nesen Rīgā notika starptautiskais tautas mūzikas festivāls. Kas tā tāda tautas mūzika un ar ko tā atšķiras no pārējām, ko spēlē Latvijā? Kādi ir vecie tautas muzikanti? Un vai ir arī jaunie? To skatieties folkloras programmā Klēts. Jā, festivāls ir nopietna lieta, bet ja tas sākas ar mūzikas instrumentu meistaru darbu izstādi, kur instrumentus var arī aptaustīt un pats mēģināt paspēlēt, tas ir ko vērts. Vecie tautas muzikanti, viņi arī nāk interesēties par šiem jūsu instrumentiem? Vecie, redziet, šī gadījumā viņi gatavojas koncertam, bet nāk arī, jā, tā kā viņiem bija laiks, tie viņi nāca un interesējās un kaut kādu pieredzes apmaiņu pat izstāstīja, kā bungām vajadzētu izskatīties, tā kā spēlē viens uz zermoņa, kas spēlē, un viņi pats sēž uz bungām un ir jābūt vēl pie vienas kājas šķīvim, pie otras tur atsitienam, un šitādas te lietiņas visādas izstāstīja arī. Piemēram, šīs to es zinu tā, nobrauca, un ļoti skaista skaņa. Jā. Bet kā to īsti sauc? Šito mēs viņu par vēzvanu saucam. Es nezinu, kā profesionāli aprindās to sauc. Un kas tās tridekšņi, lecseglītes vai kas tie tādi ir? Jā, tie ir tridekšņi, un mēs šodien jau kādreiz atkal diskutējām par tiem vecmeistariem bija runa. Jā, jaunie vecmeistari, teiksim tā, mēs tikko izrunājām ar Ilgu Reiznieci, kad, piemēram, šis ir tāds, kas ir latviešiem vienīgais un vienīgajiem latviešiem ir tāds tridekšnis, kurš ir, teiksim, perkusija, ja skanīgs instruments, ko grabinot, viņš skan. Ja žvingst. Un mēs izmēģinājām šitādu ar bumbiņām, kas it kā skaniski varbūt viņš savādāk, varbūt skaļāk ir, bet tagad ir dilemma, vai mēs gribam ļoti tautiski, vai mēs gribam skaniski, un tas es domāju, ka jāizvēlās pašam muzikantam, ko viņš vēlas tanī brīdī. Kas šī par koka tauri? Tā ir droši vien tauri, kuru puisis uzkāpjot kalnā var iepūst un ziņojot to, ka viņš gribētu pie sievas iziet. Vismaz tradicionāli tā tas varētu būt. Bet mūsdienās, jā, ir tādi daži varani puiši, kas dažkārt, tad, kad nāk kopā tauta muzicēt, tradicionālo mūziku klausīties un spēlēt, tad ir daži vīri, kas iepūš, un arī pats Eduards, kas šo tauri ir gatavojis. Jāpiešaujas. Kādos gadījumos tu pūti to tauri? Tā. Ja tā būtu mana taure, tad es viņu pūstu gan no siedams, lai kaimiņu Janku sasauktu, un tad medībās. Un, tā tam būtu jābūt. Vairāk es nezinu, kā viņa vēl. Un tad vēl, lai varētu mājās būtu miers, tad es viņu nopūšu, un tad visiem ir skaidrs, ka visiem jāklausīt. Mozzadello con un cuello mole chocolate, ay ay la mole chocolate, ay ay la mole chocolate. Ar kādu mērķi šis starptautiskais tautas mūzikas festivāls tika rīkots? Festivāls tiek rīkots ar vienu mērķi, lai cilvēkos rastos vēlēšanās pašiem muzicēt. Gan individuāli, gan kopā ar ģimenes locekļiem, mājās, dažādos mājas pasākumos, ģimeņu pasākumos. Respektīvi tāda demokrātiska mājas muzicēšana. Bet šis festivāls Rīgā ir noslēgums citiem festivāliem. Jā, tas ir tāds ķēdes posms, ja tā varētu teikt, varbūt tāds noslēdzošais ķēdes posms. Pirms tam ir bijuši tautas muzikantu svētki Barkavā, un vēl pirms tam ir bijuši svētki rajonos, novados, kur tātad galvenais uzdevums ir apzināt un sapulcināt kopā tautas muzikantus. Atgriezties,
Kas tur mežā reibējās, zem ozula ducējās, Buida ūdeņš nukritā, sonkauneišus salauzē, sonkauneišus salauzē. Te skrīdīž mušiņa, aprauksos votiņa, kurš cīž krita dozorā, Vojna vajag doktorā, vojna vajag doktorā. Man nav doktora, muna dzīve nagara, duj tik sveci rūciņā, sauc ūdeņus pulciņā, sauc ūdeņus Kā tad var atšķirt? Šis ir tautas muzikants vai šis ir kāds cits parasts muzikants? Jā, zinātnieki vienmēr teiks, ka to jau tā grūti ir pateikt. Jā, mums ir svarīgi tas, ka šim tautas muzikantam ir, pirmkārt, viņam ir pieredze. Jā, mēs šeit dzirdam muzikas instrumentus, bet mēs arī dzirdam dzīves stāstus. Un tur gan mēs no tiem dzīves stāstiem saprotam, ka viņš ir īsts tautas muzikants. Bet patiesībā ir viena tāda nianse, ka pamatā tie ir cilvēki, kuri paši iemācījušies instrumentus spēlēt, kā saka, pašmācību ceļā. Bet kas varbūt ir vēl svarīgāk, viņi repertuāri ir mantojuši vai no saviem iepriekšējās paaudzes vecākiem, vecvecākiem vai arī no citiem vecākās paaudzes muzikantiem. Te ir tas, ko zinātniski saka kultūras izplatība, mutvārdu izplatības ceļā. Ja? Tātad tie ir pašmācības ceļā mantojuši šo prasmi.
koncertā lielākoties uzstājās tautas muzikanti vīrieši. Vai tad agrāk arī tautas muzikanti bija tikai vīrieši, sievietes, ne? Nu, es pat teiktu paldies Dievam, jo mēs zinām, ka mums ir dziedātājas brīnumdaiļas un ļoti daudz, un viss, teiksim, tautas dziesmas lielākoties gūstās uz sievām, uz meitām, uz dziedātājām. Bet muzicēšana, jā, neapšaubām, tā pārsvarā ir vīru lieta, lai gan, protams, ir arī sievas muzikantes. Un īstenībā muzikanta ģimene ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja gan viens, gan otrs ir muzikants. Koncertā uzstājās tautas muzikanti no Latgales. Vai tautas muzikanti no Latgales atšķirās ar kaut ko no tautas muzikantiem citur Latvijā? Protams, ka atšķirības ir temperamentā, atšķirības ir repertuārā, atšķirības ir vēl varbūt kaut kādās citās niansēs, bet ir arī kopīgās lietas. Ja? Un kopīgās lietas, protams, tas ir azarts un mīlestība uz šo lietu, un pie tam tā ir tāda mīlestība, kā mēs sakam, līdz kapa malē.
Vai var teikt, ka mūsdienu tautas kapelas pārņem veco tautas muzikantu spēles māku, manieri? Šodien to var teikt. Es negribu teikt, ka tas būtu tā masveidīgi, bet pamatā šis mehānisms darbojas vairāk vai mazāk. Un, ja mēs paskatāmies mūzikas grupas, kuras spēlē, mēs tomēr redzam, ka atsevišķi izpildītāji gan teiksim, tos rotājumus uz tiem instrumentiem lieto, gan arī teiksim, tas raksturs, tā maniera ar uzsvariem vai kādi citādas vēl izteiksmes veidi tiek lietoti. Mēs, protams, vēlētos, lai būtu vairāk un ceram, ka šādi pasākumi veicinās šo pārmantojamību, jo pārmantojamība mums patiesībā ir tāda kā dārguma krātuve, jo tur glabājas ļoti interesantas lietas. Viņas tikai ir jāprot saklausīt, ieraudzīt un pārmantot, paņemt. Saimniek papus brauc uz Rīgu, skolot savu meitu līnu, un pats ceļam kādā krogā nopērka viņai mandolīnu. Džim lai rūdi rallallā, džim lai rūdi rallallā, džim lai rūdi rallallā, džim lai rūdi rallallā. Ceļmalā redz skrogu, vīrs iet aizsīt ceļa ogu, ratos paliek meitalīna, un tai rokās mandolīna. Džim lai rūdi rallallā, džim lai rūdi rallallā, džim lai rūdi rallallā, džim lai rūdi rallallā. Tautas mūzika Latvijā. Pateicoties vecajiem tautas muzikantiem, šo mūziku varam klausīties arī šodien. Un ir labi, ka Latvijā ir ļaudis, kas mācās un spēlē to vēl pat laban. Jo tad arī mūsu mazbērni zinās, kas tā tāda tautas mūzika. Ansijā iet jauki, paliek vīnai sveši lauki, dejo polku un mazurku, gan ar jēci, gan ar jurku. Džim lai